Kādas ir priekšrocības izvēloties mārketinga aģentūru attiecībā pret darbinieku? Viens svarīgs faktors ir droši vien darbinieku atlase. Jāsaka, tas nav īpaši viegls process. Noteikti arī izmaksas, es teiktu, jo jāņem vērā, ka tev, ja tu gribi vairākus pakalpojumus, tev noteikti nepieciešami būs vairāk arī darbinieki. Viens tur copywriters, viens Google speciālists, viens Facebook speciālists, mājaslapas uzturētājs, dizaineris, tas jau ir kādi 5, ko es nosaucu. Noteikti, algot 5 darbiniekus, plus mīnus tur kvalificētus, tas varbūt pie 10 000. Aģentūra noteikti to varēs izdarīt par mazākām izmaksām. Aģentūras pusē, vismaz mūsu gadījumā, tev būs arī viena kontaktpersona. Tas nozīmē, ka tev nebūs ikdienā ar 5 dažādiem darbiniekiem, jākomunicē, jāuztur attiecības. Aģentūra nesaslims pēkšņi, vai aģentūra nevar tur salauzt kāju un neatnākt uz darbu. Mūsu gadījumā ir vairāki speciālisti katrā pozīcijā, kas viens otru var aizvietot. Noteikti ir vieglāk ieviest kaut kādus jaunus pakalpojumus. Tur pēkšņi izdomās, ka tev ir Google ads reklāmas, tu gribi Facebook, vai tu gribi TikTok sākt video filmēt, vai tu gribi jaunu mājaslapu, tu gribi e-pasta mārketingu izdomās, ka gribi ieviest. Tad tev nav jāmeklē atkal atsevišķi darbinieks, kas ar to darbosies, bet tu vienkārši aģentūrai pieslēdz papildus pakalpojumu. Tas noteikti ļoti ātri, ļoti izdevīgi. Tā jāskatās noteikti aģentūras pieredzi, atsauksmēm, noteikti varētu satikties, aprunāties ar cilvēkiem, kas tev strādās. Un tā arī var droši vien labāk saprast, ko izvēlēties.